Labdien šajā dienā, kad esam pulcējušies Dieva klātbūtnē. Un mēs varam teikt, protams, mēs katru dienu esam Dieva klātbūtnē un Viņš ir ar mums. Jā, bet šie ir tie īpašie brīži, kuros mums ir īpaša veida satikšanās ar Viņu. Tāda, kāda nav ierasta ikdienā. Un ir savi iemesli, kāpēc varbūt mums arī nevajag katru dienu šādas tikšanās. Pietiek, ka ir reizi nedēļā šāda veida tikšanās, ja pietiek arī ar to citkārt, ka mums ir lūkšanas vakars un šāda tikšanās kā dievkalpojums. Un tas, kas saucās dievkalpojums, nav brīdis, kad mēs kalpojam Dievam, bet ir brīdis, kad Dievs kalpo mums. Un lai Viņa žēlastība piepilda mūs katru, lai Viņa žēlastība vada mūs tālāk un svētī. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par to, ka Tu esi vadījis mūs un sargājis, ka Tu esi bijis ar mums un ka Tu esi gādājis mums drošu patvērumu Tevī. Un es pateicos, Dievs, par to, ka Tu svētī mūs ikvienu, ka Tu sargi mūs no ļaunā, ka Tu piepildi mūs ar savu svēto garu, gan īpašā veidā, gan Tu ļauj mums piedzīvot Tavu svētā gara darbu mūsos kopš dzimšanas brīža. Un es pateicos, ka Tu esi sūtījis glābēju Jēzu, kā mūsu vainas izpircēju, kā to, kurš darbojās mūsu glābšanas labā, Tavā uzdevumā. Paldies Tev par to. Paldies, ka mēs varam visas savas nastas un rūpes uzticēt Tev. Un Tu esi tas, kas mūs skaidro, Tu esi tas, kas mūs taisno, un Tu esi tas, kas esi norūpējies, lai neviens no mums neaiziet pazušanā. Un lūdzu, piedodi, ka mēs tik bieži tīksmenamies pie svešas uguns, ka mēs tik bieži prieku pārņemti esam par dažādiem labumiem, kas tiek piedāvāti ārpus Tavas mīlestības. Ļauj mums mūsu skatus koncentrēt atkal uz Tevi un dod mums šo iespēju dzirdēt patiesību par Tevi. Jēzus vārdā to lūdzu. Āmen. Dziedāsim šajā brīdī pirmo kopdziesmu. Mana zin, cik izslāpis es bez Tavas klātbūtnes. Tavu mīlestību izbaudu es, kā bērns saldas karamēles. Tik sirds tava zin, cik izslāpis es bez Tavas klātbūtnes. Tavu mīlestību izbaudu es, kā bērns saldas karamēles. Es grimstu Tevī, kā pieneņu pļavā, pāri debes žēlastībā. Es atveru dziesmu, kas sirdī manā, un izziedu to Tev. Es grimstu Tevī, kas pieneņu pļavā, pāri debes žēlastībā. Es atveru dziesmu, kas sirdī manā, un izziedu to Tev. Un izziedu to Tev.
trausls un maigs, manas atmodas rīts pēc ziemas un puteņiem. Tavu uzticību izbaudu es, kā bērns saldas karameles. Es grimstu tevī, kā pieneņu pļavā, pāri debes žēlastībā. Es atveru dziesmu, kas sirdī manā, un izziedu to tev. Un izziedu to tev. Un izziedu to tev. Un izziedu to tev. Patiešām, Dievs, Tu dod to jauno dziesmu, un Tu ļauj šo dziesmu izdziedāt Tev. Svētī mūsu šīs dienas gājumu. Āmen. Šajā brīdī vienosimies kopīgam lasījumam no 70. psalma, no 2. līdz 6. panti. 70. psalms, 2 līdz 6. Dievs nāc glāb mani, Kungs palīgā steidz. Kauns tiem un misēklis, kas manu dzīvību meklē. Saka āre, lai līksmo tevī piecājas visi. Meklē tevi, nalaiž, lai saka, liels ir Dievs. Tie, kuri mīl Tev. Bet es, nabaga cietais, Dievs steidz pie manis. Mans palīgs un glābējs Tu, Kungs, nekavējies. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Pavisam īsa mirklis. Aizvadītajā nedēļā, bet nedēļu pirms mēs bijām konferencē Life, jeb dzīvības konferencē, un tur kāds no runātājiem stāstīja par savu pieredzi. Jā, un gribās atsaukties un teikt kaut ko ļoti līdzīgu, arī mēs esam ik pa brīdim runājuši. Un tas neatiecās tikai uz mūsdienīgu pielūgsmi vai senu pielūgsmi, tas attiecās uz jebkuru pielūgsmi. Un lūk, tas, ko viņš teica, ka viņš vairākas nedēļas pielūgsmes laikā nav jūties īsti tā kā savā ādā. Ir sapratis, ka kaut kas nav īsti riktīgi. Un tad vienā no svētdienām viņš ir beidzot atskārts, kas ir tas, kas viņam neliek justies labi. Jeb neliek iejusties šajā visā pielūgsmē un dievkalpošanā. Un viņš ir nākamajā nedēļā izdrukājis iepriekšējās svētdienas dziesmas, aizgājis pie draudzes sekretāras, iedevis viņai šīs 4 dziesmas. Viņš teica, lūdzu, izdari vienu lietu. Paņem 2 krāsu marķierus un ar vienu krāsu katrā dziesmā atzīmē visus tos tekstus un tos teikumus, kas runā par es, man, mēs, no mums, un ar otru marķieru atzīmē to tekstu, kas runā par Dievu, jeb kas slavē Dievu. Un viņa paņēma 2 marķierus, sāka zīmēt pirmo dziesmu, un viņa nonāca precīzi līdz dziesmas beigām, un viņa teica, es sapratu. Visa dziesma bija ar marķieri par mums, mēs, no mums, es, un tikai pēdējais teikums ar 2 vārdiem bija slava Dievs. Un šis psalms ir ļoti līdzīgs tam, kā mēs redzam mūsu ikdienu. Es esmu nabaga cietējs. Man tiek darīts pāri, Dievs steidzies man palīgā. Dievs, lai bēg ar negodu visi, kas man dara pāri.
Un ja mēs varētu veidot tādu psiholoģisku profilu, tad nebūtu mūsu vidū neviens, kurš nav cietējis. Jo visiem ir nodarīts pāri, un visiem ir izdarīts kaut kas tāds, ka man vajadzētu, Dievs, lai tu mani sadzirdi. Tā ir man, tā ir Agnesei, tā ir katram no mums. Un it sevišķi tajās attiecībās, kas ir vīrs, sievas, vecāku bērnu attiecībās, šķiet tā otra puse man dara pāri. Viņi man nesaprot. Viņi neiedziļinās tajā, kas es esmu, ko man vajag. Un tad, kad mēs atšķiram pravieti Jesaja 6. nodaļu, tad pēkšņi ir tāda sajūta, lasot šo nodaļu, it sevišķi 1. pantus, ka mēs nonākam tā kā pavisam citā dimensijā. Un tā cita dimensija ir serafi, kas ir Dievu kalpojošie eņģeļi, kuri riņķo ap Dieva troni, un cits caur citu sauc: Svēts, 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 tu esi, kungs. Un nevis es pasaku to, ka tu esi svēts. Nevis es esmu tas iniciators tevis slavēšanai, bet tā ir tā slavas vide, kas ir nemainīga. Un kur nav mega daudz vārdu. Mēs varētu teikt, sērafus vajadzētu nomētāt ar akmeņiem, jo viņi nemāka apdziedāt, cik skaisti ir daba un apdziedāt Dieva varenību. Nē, sērafus zina, ko viņi dara. Jo Dieva varenību mēs apdziedam tikai tad, kad atkal ir stāsts par mums. Es pamanīju, cik varens ir Dievs dabā. Tas tāds romantisma laika pēcgarša. Un tad mēs nonākam sekulārisma laikmetā, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Un tad ir runa par to, kā es jūtos. Kas notiek ar mani? Un nav runa par Dievu. Jeb kā šodien savā svētrunā mācītājs un teoloģijas doktors Ilmārs Hiršs teica, šodien kristietība ir kā veiksmes formula priekš daudziem. Nevis kā attiecības ar Dievu, bet būšu kristietis, lai man vēl labāk iet, lai vēl vairāk Dievs mani svētī. Un visur ir stāsts par mani. Un psalmists saka noslēgumā, viņš ir mans palīgs un glābējs, tu, kungs. Nav cita glābēja, nav cita palīga. Psalmistam tajā laikā, kad viņš saraksta šo psalmu, viņam pietrūkst viena milzīga hipostāze, kas ir mums. Un tas ir glābējs. Un tas ir glābējs Jēzus. Viņam nav glābēja. Viņam nav šī pestītāja, uz kuru var paļauties. Viņam ir tikai Dievs un ļaudis, kas vēl viņam ļaunu, jeb kas viņu nesaprot. Par psalmistu ir tas interesantais atšķirībā no mums, ka viņš var teikt, ka viņš Dieva tiesā var tikt izmeklēts. Un ja ir kādi komati viņam, viņa dzīves gājumā, tad Dievs tos var šķīstīt. Bet viņam nav ko no cilvēkiem bīties. Arī tad, kad viņš savāra savā dzīvē liels ziepes, un viņam pravietis Nātans saka, ko tu vēlies? Cilvēka tiesu vai Dieva tiesu? Viņš saka, Dieva. Cilvēki ir tik nežēlīgi, bet Dievs ir tomēr žēlastības pilns. Domāsim par to, vadīsim savas ikdienas soļus, un mums ir ienākušās kādas aizlūgšana vajadzības. Visnozīmīgākā un būtiskākā mums ir par mazliet pār 20 gadi jaunekli Kristu Šmitu, kuram pēkšņi ir atteikušās nieres. Lai Dieva žēlastība ir pār šo jaunekli.
Un lai šajā nieru problēmā viņš sastopas ar Dievu un var visu atrisināt, kas viņam pietrūkst. Tāpat lūdzam par nākamo nedēļu, par šo gaiputnu dienu stūrīšos. Pēc dievkalpojuma ir kora mēģinājums, kurā uzliekam pēdējos punktus uz I, lai varētu kvalitatīvi iepriecināt visus klātesošos. Un tad jau ir septembris. Un septembrī, neatkarīgi no svētdienas cipariņu, vai tā ir 1., 2., 3., 4. vai 5. dievkalpojumi šeit ir 4 katru svētdienu. Vasaras režīms caur vienu beidzās. Un arī stūrīšos mēs turpinam kalpošanu vismazam kādu laiku. Svētdienās 2. un 4. Un tad jau ievelkam dziļāk elpu, un tad ir 24. septembris. Un mūsu vidū ir mācītājs Pols Andersons ar vēl virkni mācītājiem, kas ir līdz ar viņu atbraukuši. Un tur ir vēl viens Pols, un tur ir vēl viens Neitans, un tur ir Deina, un tur ir pats Pols. Un tā kā domāsim par to un lūgsim Dievu, lai viņa žēlastība ir liela katrā šajā reizē, kad mums viesojas mūsu vidū ciemiņi, gluži kā tas bija pagājušā reize, lai Dievs var darboties caur ciemiņiem. Lai tas ir par svētību mums, nevis tikai kā tāda saldā ēdiena putkrējuma kārta ar ķirsīti virsū, bet lai šis putkrējums un ķirsīts ir kaut kas tāds, kas rezonē visā mūsu nākotnē un dzīvē. Lai Dieva žēlastība ir pār mums, šobrīd dziedāsim un arī lūdzot Dievu, sagatavosim sevi svētajam vakarēdienam. Viss, kas bijis, ir pagājis, viss, kas jauns, viss piepildīts. Nav varas vairs, es dārgi atbīts, mans grēks ir dzēsts. Kā tā žēlastība man Es esmu dzīvs,
Tevī gaismots, Tevī svēts, jums radījums, Tevis izveidots. Kāda žēlastība man dāvāta, mani izglābi no nāves atpirki. Tu mana stiprā pils, mans patvērums, mana dvēsele mūžam slāvu teic. Manas sirds tev pieķerās, manas lūpas teic par taviem darbiem, kungs, cik liels un varens tu. Manas sirds tev pieķerās, manas lūpas teic par taviem darbiem, kungs, cik liels un varens tu. Manas sirds tev pieķerās, manas lūpas teic par taviem darbiem, kungs, cik liels un varens tu. Manas sirds tev pieķerās, manas lūpas teic par taviem darbiem, kungs, cik liels un varens tu. Kāda žēlastība man dāvāta, mani izglābi no tumsas atpirki. Tu mana stiprā pils, mans patvērums, mana dvēsele mūžam slāvu teic. Mūžam slāvu teic. Tā 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 mūžam slāvu teic. Mūžam slāvu teic. Tā mūžam slāvu teic. Dievs, tu esi labs, svētīgs, kas pie tevis tveras. Dievs, tu esi labs, svētīgs, kas pie tevis tveras. Bauda un redz, tu esi labs. Bauda un redz, tu esi labs. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par tevi labāka var būt. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, laimi lielāku, kas spētu dot. Dievs, tu esi labs, svētīgs, kas pie tevis tveras. Dievs, tu esi labs, svētīgs, kas pie tevis tveras. Bauda un redz, tu esi labs. Bauda un redz, tu esi labs. O, Dievs, tu esi labs, svētīgs, kas pie tevis tveras. Dievs, tu esi labs, svētīgs, kas pie tevis tveras. Bauda un redz, tu esi labs. Oh, bauda un redz, tu esi labs. Nav nevienas lietas, nav
Svētīgs, kas pie tevis tveras, Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tveras, Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tveras, Dievs, tu esi labs. Svētīts, kas pie tevis tveras. Patiešām, Dievs, tu esi labs, un tevī svētīts ir katrs, kurš tvērs pie tevis, kurš savu cerību liek uz tevi, kurš paļaujas uz tevi, kurš tevi mīl un seko tavam vārdam. Tu esi labs, un kā labu tēvu mēs tevi uzrunājam šajā brīdī, lai tu runā uz katru no mums. Āmen. Tāpat kājās palikuši, lasīsim Lūkas evaņģēliju 13. nodaļu no 22 līdz 30. Tā ir mūsu šīs dienas galvenā raksturvieta. Viņš mācīdams pārstaigāja pilsētas un ciemus, ejot ceļā uz Jeruzalemi. Kāds viņam jautāja, vai tikai nedaudzi tiks izglābti? Viņš tiem atbildēja: cīnieties, iet pa šaurajiem vārtiem, jo es jums saku, daudzi centīsies iet, bet nespēs. Ja jūs tikai tad, kad nama saimnieks piecelsies un durvis aizslēgs, ārpusē stāvēdami, sāksiet klauvēt pie durvīm un teikt: Kungs, atver mums. Viņš jums atbildēs: es jūs nepazīstu un nezinu, no kurienes jūs esat. Tad jūs teiksiet: mēs kopā ar tevi ēdām un dzērām, un tu mācīji mūsu ielās. Un viņš jums atbildēs: es nezinu, no kurienes jūs esat. Atkāpieties no manis, jūs visi ļauna darītāji. Tur būs vaimanas un zobu griešana, kad jūs redzēsiet Ābrahāmu un Īzaku un Jēkabu un visus praviešus Dieva valstībā, bet sevi pašus izmestus ārā. Un tie nāks no austrumiem un rietumiem, no ziemeļiem un dienvidiem, un apsēdīsies pie galda Dieva valstībā. Redzi, ir pēdējie, kas būs pirmie, un pirmie, kas būs pēdējie. Un lūksim Dievu. Mīļais Tēvs, runā uz ikvienu no mums šajā dienā un neļauj apsūdzētājam laupīt tavu vārdu no mūsu sirds. Maini mūs caur savu vārdu un vairo mūsos ticību, tevis bijību un goddevību. Lai tavs vārds ir šodien dzīvs, glābējs ir dzīvs. Āmen. Kungs un ķēniņ, dod, ka esam vārda īstenotāji un ne tikai klausītāji. Dod mums būt izredzētiem un tevis pieņemtiem, lai kopā varam svinēt meistara Jēzus kāzu mīlestību. Āmen. Sēdieties. Es nezinu, vai jums ir tāda pati sajūta kā man, bet tā viena sajūta, kas bija ļoti korekta, kamēr es šeit priekšā biju uz ceļiem, ka ir gana. Tālāk var arī neturpināt. Nodziedam vēl atlikušās dziesmas, pasakam svētīšanas vārdus un ejam pie sadraudzības. Jo ir labi. Un ir labi nevis tādēļ, ka es tā jūtos vai vēl kāds tā jūtās, bet ir labi, jo Dievs ir atklājies mūsu vidū un devis savu individuālo uzrunu katram no mums. Un es mēģināšu tāpēc šo visu labo sajūtu neizjaukt ar pārdomām par Dieva vārdu un tā skaidrojumu. Domājot par dažādu pēdējo laiku notikumiem un vispārējo notikumu buķeti, šodien vēlos apstāties mirkli pie diviem lielajiem teoloģiskajiem virzieniem. Un varētu, protams, rasties jautājums,
kāpēc tieši šāda izvēle, un ceru to arī pēc mirkļa paskaidrot. Ikdienā mēs katrs sastopamies ar cilvēkiem, un mums rodas neskaidrība un dažādas iekšējas norises, protesti, domas, jo nesaprotam šo cilvēku izturēšanos un domu virzienu. Citkārt mums ir vienalga, kas notiek ap mums, bet citkārt mūsos veidojās protests, un tieši par šo tad arī būs tā galvenā domas attīstība un šo virzienu maziņš tāds izķidājums. Un tie divi lielie virzieni, kuros sadalās visa kristīgā baznīca, ir arminiānisms un kalvinisms. Un šie virzieni nav tādi, ka varētu pateikt, ka viens ir labs un otrs ir slikts, vai otrādi, bet katram no šiem virzieniem ir savs labais, un katram no šiem virzieniem ir savi mīnusi. Kalvinisms ir kristīgā mācība Žana Kalvina interpretācijā, kas ir viens no protestantismu mācītājiem un sludinātājiem. Kalvinisms ir radies Šveicē 16. gadsimtā, izplatīts vairākos Šveices novados, Skotijā, Nīderlandē. To pieņēmuši arī puritāņi Anglijā un ASV, un kongregacionālistu un presbiterāņu baznīcas, kā arī viena liela daļa baptistu baznīcas ir kalvinisti. Un galvenā tēze Kalvina mācībā ir iepriekš nolemtības doktrīna, uzskats, ka izredzētas dvēseles Dievs nolēmis caur Jēzu glābt un punkts. Arminiānisms ir mācība pēc tās izveidotāja Johana Armīnija, viņš ir dzīvojis no 1560. līdz 1609. gadam, un viņa vārdā arī nosaukt šī domas virzība, kas uzsver žēlastības universālismu un brīvo gribu, noliedzot predestināciju, jeb iepriekš nolemtību. Jēzus ir miris par visiem cilvēkiem un ne tikai par izredzētajiem. Viņš noliedz interpretāciju un iedzimtā grēka inspirāciju un iedzimtā grēka doktrīnu. Kristus ir no mūžības pakļauts Dievam. Ja mēs koncentrējamies tikai uz vienu no šiem virzieniem un pakļaujam visu Bībeles mācību kaut kam vienam, mēs varam atrast pamatojumu, taču tas mūs arī noved galību postā. Savukārt pilnībā noliegt vienu vai otru mēs nedrīkstam, jo tad mēs aplaupam sevi un aplaupam nepaknapo. Kalvinismu mīnus ir paviršas attiecības ar Dievu dzīves laikā un novēršanās no ķēnišķā aicinājuma, cilvēka brīvās gribas un izvēles mazinājums, jeb noliekšana pilnībā. Un arminiānisms, kā mīnus, ir pārlieku koncentrēšanās uz cilvēku izvēli un Dieva žēlastības neievērošana, pat noliekšana, un arī glābšanas žēlastībā noliekšana. Šis ir jautājums, kuram vajadzētu nodarbināt katru cilvēku, taču šobrīdējais neopagānisms un sekularizācija ir apmiglojuši cilvēku skatu, un pat neskatoties uz to, kad cilvēks apmeklē baznīcu, viņš atrodas tālu no izpratnes par glābšanu. Un cilvēks pēc savas izvēles un iekšējā protesta pārpilnības tiek šķirts no Dieva, un šis šķiršanas mehānisms tiek saukts par grēku, jeb moderni par pašizolāciju no Dieva. Cilvēks pašizolējās, noliedzot nepieciešamību īstenot Dieva vārdu atklāsmi savā ikdienā. Šādi cilvēki parasti pieturās pie pareizajām praksēm un aiz šiem prakšu maldiem noliedzot dievbijību un patiesību. Otrs grāvis ir darīt visu, ko, un nekad nebūt mierā, pārliecībā un žēlastības piedzīvojumā. Ko vēl varētu veikt, lai tuvinātu sevi glābšanai? Arī šis virziens runā par cilvēku iekšējo cīņu un protestu, par tiesāšanu un paļaušanos uz saviem darbiem vairāk kā uz Kristus nopelnu. Dievbijība nav kaut kas, ko praktizēt pa svētkiem, reizi mēnesī vai šad tad. Dievbijība
ir tā, ko praktizējam ikdienišķi un darbojamies Dieva valstības godu vairodami. Savā darbā, savā ikdienā, savā attieksmē un raksturā. Un tas bija tāds ievads ar dažiem sarežģītiem vārdiem, bet tāds īsais cilvēcīgais skaidrojums ir, vienā gadījumā tu vari nedarīt neko, un galvenais ir pareizā laikā pie pareiza mācītāja tikt kristītam vai pagremdētam. Galvenais ir izpildīt tādu rituālu vai šādu, un tad ar tevi viss būs kārtībā. Un vēl vairāk pareizi tikt apbedītam. Un tad viss notiek. Un tad, protams, rodas jautājums, pēc kādas tradīcijas, piemēram, Ābrahāms tika apbedīts. Visticamāk pēc nepareizas, jo viņš nomira tad, kad vēl pareizā nebija izveidota. Un, protams, mēs par šo pareizību varētu diskutēt ilgi un dikti, bet tas ir tas viens virziens, kur mēs arī šodien redzam cilvēkus. Cilvēks saka, man nevajag iet uz draudzi, man nevajag iet uz baznīcu, man nevajag klausīties Dieva vārdu. Es kā taurenis lidoju riņķi apkārt, un man viss ir labi, jo es izpildu pareizās prakses. Tas būtu tieši tāpat kā laulība attiecībās. Viens partneris būtu visu laiku kaut kur, tikai ne mājās. Jo draudze parasti tiek salīdzināta ar līgavu, un līgavains ir glābējs Jēzus. Tā tas tiek atainots Jaunajā derībā. Un ir pat kādi seni dziedājumi, kuri runā par to, ka mēs kā līgava tiekam gatavoti savam līgavainim. Un tad ir jautājums, vai līgava neskrien uz randiņiem ar līgavaini. Vai līgavainis neiepriecina līgavu un līgava neatsaucās šim iepriecinājumam, ja viņi satiekās tikai vienreiz mūžā, un tas ir kāzu dienā. Kad līgavainis paceļ plīvuru, saka, nē, tādu švabru es neprēcu, čau. Patiešām. Un otrs variants ir, kur līgava mēģina atrast dažādus pseido līgavaiņus, ar ko sevi aizņemt un nodarbināt, lai tikai būtu labāka tam līgavainim. Es pazīstu cilvēkus, kuri neizlaiž nevienu iespējamo kristīgo pasākumu, kur varētu viņu emocijas un jūtas tikt pakužinātas un uzvilktas mazliet. Jo iespējams beidzot notiks tas klikšķis, tas pareizais klikšķis, un viss būs kārtībā. Nē. Mēs to vienā ziņā to īsti neredzam, ka tas no mums tiktu sagaidīts. No mums tiek sagaidīts neatlaidība, uzcītība un noteiktība mūsu mīlestībā uz Dievu un ticībā uz Jēzu Kristu. Un Filipiešu vēstulē 2. nodaļā 12 līdz 15 mēs lasām: tādēļ, mani mīļie, kā jūs vienmēr esat bijuši paklausīgi ne tikai man klātesot, bet daudz vairāk manā prombūtnē, kā tas ir tagad, bijībā drebot, darbojieties savas pestīšanas labā. Jo Dievs ir tas, kas pēc savas labās gribas rosina gan jūsu gribēšanu, gan darbošanos. Visu dariet bez kurnēšanas un šaubīšanās. Topiet nevainojami un šķīsti Dieva bērni, būdam neaptraipīti, sakropļotas un samaitāts paaudzes vidū, kur jūs mirdzat kā zvaigznes pasaulē. Ko tad tas nozīmē sevī? Tas nozīmē, ka Atklāsmes grāmatā mēs lasām šo noslēdzošo egoemī, ko Jēzus saka par sevi. Ja Jāņa evaņģēlijā viņš lieto 7 reizes egoemī izteiksmes, tad Atklāsmes grāmatā ir 8. Un viņš saka, es esmu rīta zvaigzne. Kāda? Spožā. Cik ir rīta zvaigznes? Vai ne? Geogrāfija, kur jūs esat? Cik ir rīta zvaigznes? Manuprāt, 1 vai daudzas.
Un viņš saka, es esmu spožā rīta zvaigzne, un šeit ir teikts, mirdziet kā zvaigznes pasaulē. Nevis tas, ka es esmu skaistuma karalis vai misters Univers, bet es mirdzu kā zvaigzne, kāda zvaigzne, kas atražo tās rīta zvaigznes spožumu, kas spīd, tāpēc, ka man ir rīta zvaigzne, kurai es ticu. Un lai es varētu spīdēt un mirdzēt kā zvaigzne šajā sakropļotajā un samaitātajā paudzē, un to saka apustulis Pāvils, te 2000 gadus atpakaļ, mēs šausminamies par mūsu sabiedrību, kuras vidū mēs dzīvojam, bet Pāvils saka, jūs dzīvojat. Tad jau 2000 gadus atpakaļ sakropļots un samaitāts paudzes vidū, un šodien es klausījos vienu svētrunu no rīta, kas man absolūti neiedvesmoja, bet es lasīju paralēli vienu raksturvietu par to, ko runāja mācītājs. Man likās, ka viņš drusku kļūdās, bet viņš nekļūdījās. Un konkrēti tas bija par Sodomu un Gomoru. Un par to, cik reiz Abrahams lūdza, un kāds bija tas solis, ar kādu Abrahams kaulējās ar Dievu. Ja man šķita tas ļoti nozīmīgi tanī brīdī. Abrahams, kas ir apmēram 2200 gadus pirms Jēzus, dzīvo samaitātas un sakropļotas paudzes vidū. Un tajā mirdz kā zvaigzne. Un Abrahams ir ļoti interesants savā būtībā. Viņš 25 gadus nesaņem to, ko Dievs ir apsolījis viņam, bet vēl pa ceļam Dievs liek lūgt, lai Abrahams aizlūdz par citiem un citi saņem to, ko viņš pats vēl nav saņēmis. Un viņš pats to saņem apmēram pēc 5 gadi, kad viņš ir lūdzis par kādu konkrētu valsti, konkrētu vietu, Dievu. Un tiem, kam ļoti patīk dzīvnieciņi, tā ir vienīgā vieta Bībelē, kur tiek aizlūgts par dzīvnieciņiem. Citas vietas Bībelē nav. Un nevis tiek aizlūgts, lai viņiem visiem būtu kuplas astes un spicas austiņas, bet viena konkrēta lieta. Jo tur ir teikts, ka Abimēleha ķēniņu valstī visi Ābrahama grēka dēļ, melu dēļ, bija kļuvuši neauglīgi. No ķēniņa nama, jeb harēma, līdz lopiņiem. Visi bija neauglīgi. Ticiet vai nē, neauglība nevar noteikt vienā dienā. Ne? Aizej, paskaties, visa valsts ir neauglīga, skaidrs, tā tad ir neauglība. Ir jāpaiet laikam, lai saprastu, ka neauglība ir skārusi visus. Ābrahamam nav bērna. Ķēniņš Abimēleks nesaprot, kas notiek viņa valstī. Naktī viņš redz sapni, kurā Dievs viņam atklājās un saka, paklau, to meiteni, kur tu esi paņēmis pie sevis uz harēmu, to nevajadzētu nekādā mērā tev neaizskart, ne seksuāli uzmākties viņai neko. Abimēleks saka, paldies Dievs, ka tu tā pateici, bet kas ir par problēmu? Viņa ir Abrahamam sieva, bet Abrahams, slēpdams savu bailību, teica, tā ir mana māsa. Tā ir viņa pusmāsa, jā, no cita tēva vai no šī paša tēva citai sievai meita, jeb kā viņa ir pusmāsa. Bet Abrahams viņu ir apņēmis kā sievu. Ir vēl viens interesants moments. Sārai tajā brīdī ir pie 80 gadiem. Viņa ir tik neglīta, ka ķēniņš viņu iekāro savā harēmā pieņemt. Gribētos domāt, ka ticīgas meitenes var vienmēr paļauties uz to, ka viņas būs arī 100 gados skaistas. Jo ticībā Sāra ir tik skaista, ka 80 gados ķēniņš viņu iekāro paņemt savā harēmā. Un Abrahams šī skaistuma dēļ baidās, jo viņam bail, ka viņš tiks nogalināts tādēļ, ka Sāra ir tik skaista. Bet lai nu kā tur būtu, es mazliet notrausīšu mitrumu
Un ejam tālāk. Un Abrahams lūdz par ķēniņa Abimeleha tautu un namu un lopiņiem, un visiem Dievs atdara klēpi. Un viņi kļūst auglīgi. Un tas arī nenotiek tā vienā dienā. To, ka tiek noņemts ālavisms, var redzēt ilgākā periodā. Un Abrahams šajā visā situācijā samaitātās paaudzes vidū mirdz kā zvaigzne. Viņš mirdz kā zvaigzne. Un vēl tālāk ejot, viņš mirdz kā zvaigzne. Jo viņa brāļdēls ir Sodomas un Gomoras apriņķī. Tur bez Sodomas un Gomoras ir vēl 5 pilsētas, kuras tiek iznīcināts kopā 5. Viena no tām ir Coāra, uz kuru aizmūk Lats, tad, kad viņš bēg no Sodomas un Gomoras. Un Abrahams nesaka Latam bēdz. Abrahams nerunā citas lietas. Viņš iet pie Dieva lūgšanā. Viņš saka, ja es drīkstu runāt, lūdzu, pārskaitam šīs pilsētas, vai tur varētu atrast 50 taisnos. Un Dievs saka, skaitam. Viņa aizskaitās, nesanāk 50. Abrahams saka, ja jau es esmu guvis žēlastību un tavu labvēlību un pacietību, varbūt 50 mīnus 5. Dievs saka, labi ir, lai ir 50 mīnus 5. Viņš skaita un nav 45. Un Abrahams saka, esi pacietīgs, mīnus 5. Un nav 40. Un viņš saka, 30. Nav 30. Un Abrahams saka, lūdzu, esi pacietīgs ar mani 20. Nav 20. Un Abrahams saka, tad pēdējo reizi Dievs 10. Un viņi pārskaita. Un jūs zinat, ka nav arī 10. Un ziniet, tur ir precīzs cipars, cik tur ir taisnie. Jūs varat pateikt man to ciparu? Apaļa 0. Jo Lats tiek izglābts tikai un vienīgi Abrahama ticības dēļ. Lats, atrodoties tur, pats ir kļuvis samaitāts. Jo tad, kad šo cilvēku pūlis atnāk un saka, dod tos eņģeļus mums, mēs gribam dzīvot ar viņiem, kā dzīvo ar sievieti, tad Lats saka, neņemiet šos vīriešus, ņemiet manas 2 meitas. Tā taisnē nerīkojās. Tikai Abrahāma ticības dēļ tiek glābtas šīs pilsētas, ja precīzāk tiek izvesti Lats, sieva un abas meitas. Tur ir precīza 0. Ko nozīmē taisnie? Taisnie nozīmē nevis tos, kas šausminās, ka ir kādas evaņģēlības, kas notiek viņu zemē, bet tie, kas iestājās Dievu priekšā par šo zemi, par šo tautu, par valdību, lai neiznīcina Dievs šo zemi. Jēzus pravietodams saka, ka nāks diena, ka uz Jeruzalemes kalna, uz Tempļa kalna nepaliks akmens uz akmens, bet tajā pašā laikā viņš sēž pretīm Jeruzalemei un viņš lūdz Dievu par Jeruzalemi, viņš lūdz Dievu par Kapernaumu. Viņš ir tā rīta zvaigzne, mums vajadzētu būt tām zvaigznēm, kas seko šai rīta zvaigznei. Un tur ir teikts, ka mums vajadzētu darboties savas pestīšanas labā. Nevis uzskatīt, ka ar mums viss ir kārtībā, jo pats Jēzus, tad, kad viņam tiek jautāts, cik cilvēki tiks izglābti, vai daudz būs to, vai maz būs to, vai tie būs 144,000, vai tas būs vairāk vai mazāk, viņš saka, nav starpība. Tā nav jūsu darīšana. Jūsu darīšana ir viena. Cīnieties, jūs ieiet caur šaurajiem vārtiem. Jūs, kas notiek ar pārējiem, tā nav jūsu darīšana.
Kas notiek ar cipariem, tā nav jūsu darīšana. Jūs, un tas ir tas, pie kā mēs apstājamies kā pirmais, cīņa visas dzīves laikā. Cīņa nav bezmērķīga mažošanās. Ļoti izteikti ir ikdiena, kurā mēs meistarīgi atrodam ārējos ienaidniekus, kuriem uzveļam visu ļaunumu un vainu par notiekošo ap mums. Šādā procesā mēs novēršam apkārtējo pievēršanos tam, kas notiek mūsos. Sievai vienmēr vaininieks ir vīrs pie visām nelaimēm un neizdevušās dzīves un visādiem citiem grūtumiem. Vīram mēdz būt pretēji, vecākiem ir bērni ne tādi, bērniem ir problēmas ar vecākiem, darbiniekiem ar darba devējiem un darba devējiem ar darbiniekiem un visiem kopā ar valdību un visbeidzot ar Dievu ir viens vienīgs problēmas. Bet tas ir veids, kā mēs noslēpjam sevi, kā mēs noslēpjam to, kas patiesībā notiek mūsos. Cīņa, lai ieietu pa šaurajiem vārtiem, notiek sevi iekšienē. Lasot Bībeli, tu atklāji savas nepilnības un tās pārstrādājot un lūdzot Dievu svētā gara darbu spēku, tu mainies. Mēs gribam svētā gara brīnums, mēs gribam svētā gara dāvanas, mēs gribam visu šo spektru, kas ir minēts Korintiešu vēstulē, bet primārais svētais gars, kas ir mūsos kopš dzimšanas, ir dots, lai mēs varētu Dieva spēkā mainīt savu raksturu no mīnusa uz plusu. Arī šogad būs šī evanģelizācijas kampaņa, notikums no mīnusa uz plusu. Ne? Un tur es nezinu, par ko viņi daudz runā no mīnusa uz plusu kampaņā, bet es zinu to, ka no mīnusa uz plusu tās ir šīs izmaiņas, kurās mūs vada svētais gars, bet viņš nevada pret mūsu gribu. Viņš neuzstājās pret to, ko mēs viņam pieļaujam. Ja mēs lūdzam, Dievs, palīdz man mainīties, tu redzi, tur es biju nesavaldīgs, vai tur es teicu ne to, ko vajag, vai tur es rīkojos ne tā, kā pienākās. Palīdz man mainīties. Grūtības sākas ar savu vainas atzīšanu un savu ikdienišķu nepieciešamību pēc Dieva. Te nav stāsts, ka mums ir āršķirīgi viss jāparāda vai kā savādāk jāizdarās. Te nav runa par to, ka braucot gar jebkuru baznīcu mums vajag mest krustus sev priekšā. Te nav runa par to, ka mums ir obligāti šādas lūkšanas jālūdz, bet te ir runa par attiecībām, kuras parādās tajā, kāda mēs esam. Kalvinisma problēma ir neredzēt savu vainu un visu atstāt uz vēlāku laiku un Dieva ziņā. Ja Dievs grib, lai viņš man maina, un arminiāņa problēma ir visu laiku redzēt savus pseido nepilnības un īstās noliegt, kā arī redzēt citu grēcīgumu, kas pārsniedz manējo. Visprecīzāk jūs to varat lasīt Mērnieku laikos. Fantastiski. Tur tas tiek aprakstīts. Par oļiņieti, kas ir tipiski arminiāne, kura redz savas meitas grēcīgo dabu, bet neredz to, kā viņa lādās pati un kā viņa ņemās kā velns pa bietēm. Un tā tas ir mūsu dzīvē. Mēs redzam, kur visur ir problēmas, bet mēs neredzam to, kas notiek mūsos. Un ja mēs saucam sevi par daļu no Jēzus, tad ir jautājums, vai mums lūst sirds emocionāli, ka mēs saprotam, ka mums ir pasaulē gandrīz vai nenoturīgākā valdība, kur nespēja korekti atbildēt ne par vienu lēmumu. Ka mums ir prezidenti, kur dīvainā kārtā katrs stiep deķīt uz savu pusi. Kuri nav valsts vadītāji, bet kuri ir vienkārši ielikti monarhi, kas kādu brīdi plivina kaut kādu karodziņu. Un pēc tam saņem kontribūcijas. Vai mēs redzam, kā aiz šī cilvēka, kas ir mūsu valsts prezidents, ir dzīvs gars, kurš vai nu aizies pazušanā, vai nu pie Dieva? Vai mēs redzam tikai viņa orientāciju katru reizi, kad mēs viņu ieraugam televīzijā?
Ko mēs redzam? Kāda ir tā cīņa? Jēzus teica, cīnieties, jūs ieiet. Kā mēs varam cīnīties, ja mēs esam tik ļoti attālināti no tā, ka mēs atzīstam savas vainas? Ja mēs atzīstam pseidovainas, nevis tās, kas ir patiesās. Atkarīga persona neatzīst to, ka viņa ir atkarīga. Viņa atzīst to, es tur esmu nesavaldīgs, es tur ātri aizdegos dusmās vai kā. Atzīst savu atkarību. No kā tu esi atkarīgs, liec to nost Dievu priekšā. Savā laikā, kad veidojās Jaunpils draudze, bija tur viens tāds interesants brālis, vārdā Edvīns. Un viņš kādā neatkarīgi no tā, ka tas draudzes veidotājs pats bija atkarīga persona un izbijis atkarīgais vēl smagākā formā. Un vienā reizē šis Edvīns saprata, ka viņa lielā migla acīm priekšā garīgi ir smēķēšana. Un viņš vakarēdienu laikā atnesa un nolika paciņu uz galda un pateica, Dievs, es lūdzu, lai šī ir pēdējā manā dzīvē. Un līdz laikam, kamēr es Edvīnu pazinu, tā bija pēdējā viņa dzīvē. Mēs sakām, kas tad tur slikts? Es pamēģināšos tā, un es paspēlēšos tā ar visu šo, kas ir ap mani. Te ir runa tieši tā, ka mēs nospēlējam savu mūžību aiz savas pseido pareizības. Un aiz tā, ka tas jau nav nekas īpašs. Jēzus kādā situācijā saka, vienu tev bija darīt, bet otru tev nebija atmest. Un tad mēs sakam, jā, bet tas jau nozīmē, ka man ļoti daudz jādara. Dari daudz. Bet lai tavu principi parādās tavā dzīvē, tavu kristīgie, tavu ticības principi parādās tavā dzīvē. Atklāsums grāmata 3. nodaļa 15 līdz 20, jūs to zinat no atmiņas. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts, kaut tu būtu augsts vai karsts. Un tādēļ, ka tu neesi ne karsts, ne augsts, bet esi remdens, es tevi izvemšu, ja es tevi abortēšu. Jo tu saki, es esmu bagāts un man bagātības pa pilnam, man netrūks nekā, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabaks, akls un kails. Es tev dodu padomu nopirkt no manis zelta kausētu ugunī, lai tu kļūtu bagāts un balts drēbes, lai tu apvilktu. Un nebūtu redzams tavs kailuma kauns un dziedinošs ziedi, lai tu iezies savus acis un spētu redzēt, kurus es mīlu, tos es norāju un pārmācu, tad es dedzīgs un atgriezies. Redz, es stāvu pie durvīm un klauvēju, ja kāds sadzird manu balsi un durvis atver, es ieiešu pie viņa un turēšu mīlestību ar viņu, un viņš ar mani. Un Dieva gars šeit saka ļoti konkrēti, viņš saka, kuru es mīlu? Ja tu dzirdi šo pārmācību, tātad Dievs tevi mīl, Dievam rūp tavu dzīvi, un tas nav, ka mācītājiem rūp tu. Jā, mācītājiem arī, bet visvairāk Dievam rūp tu. Dievam rūp tavu dzīvi, kas notiek ar tavu dzīvi, jo viņš nav patērējis savu enerģiju, veidojot tevi, lai tu aizietu pazušanā. Un par šo laikmetu, kurā mēs dzīvojam šajā raksturvietā, ir visklasiskākais teikums. Ar mani viss ir kārtībā, man nav nekāda trūkuma. Es esmu brīnišķīga persona. Ar mani viss ir labi. Lūk, tur mans vīrs. Tas nekas, ka viņš ir draudzes mācītājs, viņš tur ir pilnīgs nejēga. Lūk, tur mani vīri vecāki ir pilnīgi dīvaini. Lūk, tur vēl kāds ir pilnīgi ne tāds. Ar mani viss ir labi. Patiešām Dieva gars saka, ka ne ar vienu no mums, ne ar vienu, ne ar mani, ne ar jums nav labi. Kamēr mums neizveidojās tas sadraudzības pilnais mīlestības, kurā notiek izmaiņas mūsu dzīvē, kur mums ir tas zelts uguns kvēlē kausēts, tas Dieva vārds, no kura mēs pārtiekam, nevis kuru mēs reizēm tā kā putniņu uzlasām kaut kur. Un pamatā tad, kad citi mums to pastāsta.
bet ka mums ir pašiem personīgas attiecības ar Dievu. Un ka mums ir tās baltās drēbes, tas Kristus šķīstības apģērbs pie krusta nopelnītais mūsu labā. Un tad, kad mēs uzvelkam tās baltās drēbes, tad fakts ir viens. Mēs negribam, ka šīs drēbes top netīras. Bet mēs gribam, lai pēc iespējas vairāk cilvēki ir baltās drēbēs. Savā laikā man bija balts uzvalks. Man bija 2 balti uzvalki. Vienu es nopirku pats, otru man uzdāvināja mamma, tad, kad viņai palika 60. Nē, tad viņai nebija 60, viņai jau bija pāri, bet tā tur teica, ka tas uzvalks ir, ka māte dēlam nopērk pēdējo uzvalku 60 gados. Nezinu, kuram ir 60, bet māte nopērk, ok. Māte nenopirka, māte uzdāvināja. Es pat nestāstīšu ķēdīt, kā māte tika pie tā uzvalka. Tā ir ļoti dīvaina, bet un jums ir jāzina, ka bija cilvēki, kuriem kremta tas, ka man ir baltas drēbes. Kremta tāpēc, ka varbūt viņi paši gribēja baltās drēbēs. Kremta tāpēc, ka baltas drēbes izskatās īpaši skaisti. Tāpēc līgava arī visbiežāk tiek tērpta baltās drēbēs, jo tas ir tāds īpašs svinīgums. Mēs varētu teikt, visādi mafiozņiki jau arī staigā baltos uzvalkos un platmalēs. Iespējams, bet tam ir savs šarms. Un tad, kad es uzvalku balto albu, ir cilvēki, kuriem tas raisa smiekliņu, jeb smīniņu. Bērniem liekas, ka mācītājs tagad ar karate nodarbojās, un tad būs sacensības dievkalpojuma laikā. Nezinu, kurš uzvarēs un pa kādu jostu ir cīņa. Bet tam ir savs. Un tās ir tās baltās drēbes, un tad, kad tev ir baltās drēbes, tu gribi, lai arī citiem ir baltas drēbes. Un lai balts ir balts, nevis kādreiz bijis balts. Atbilde paviršajiem ir otrais, pie kā mēs apstājamies. Ir jautājums, kurus nevar citi atrisināt manā vietā, un tikpat ir jautājumi, kurus nevar atstāt uz pēdējo brīdi. Jo Jēzus saka ļoti korekti, ja jūs tikai tad, kad namas saimnieks jau būs aizslēdzis durvis, klauvēsiet pie durvīm, tad būs pa vēlu. Tad būs par vēlu. Kaut kas cietīs un ļoti. Šajā konkrētajā kontekstā cietīs cilvēka mūžība, kur tiek salīdzināta ar namu, kuram ir durvis. Šīs durvis var būt atvērtas un šīs durvis var būt slēgtas. Šī nav vienīgā raksturvieta, kas atklāja durvju simbolismu un to, ka nepieciešams izmantot durvis saulaicīgi. Dieva gars atklāsmes grāmatā liecina, ka cilvēka priekšā ir dotas atvērtas durvis, ko neviens nevar aizslēgt, bet pēc aizslēgšanas tās neviens nevarēs atvērt. Un ir tikai viens, kuram pieder šo durvju atslēga. Par to tur ir rakstīts. Un savdabīgais ir šo durvju simbolisms, jo viens no egoemī līdzekļiem ir, Jēzus saka, es esmu durvis. Aba ir nama saimnieks, kurš durvis atver un durvis aizslēdz. Tātad debesu tēvs ir tas, un lai arī mēs viņu saucam par debesu tēvu, tur ir teikts, ka nevarēs pēdējā brīdī vai tad, kad durvis būs aizslēgts, tikt iekšā. Un Jāņa evaņģēlijā 10:7-10 mēs lasām, tad Jēzus atkal sacīja, patiesi es jums saku, es esmu durvis avīm. Visi, kas nākuši man priekšā, ir zagļi un laupītāji, un avis nav viņus dzirdējušas, es esmu durvis. Zaglis citādi nemaz nenāk, kā vien lai zaktu, nokautu un pazudinātu. Es esmu nācis, lai tām būtu dzīvība un būtu pārēm. Un Jēzus nerunā par praviešiem un par veco derību šeit un Dievu kalpiem no vecās derības, kur ir nākuši pirms mūsu ēras, bet gan oriģinālā šis vārdu kombinācija liecina par antikristu, par vienu, kas atnāk un aizstājās Kristum priekšā, kas pirms manis, priekš manis nostājās manā priekšā,
kas aizstājās priekšā patiesajam un tiek vadīts no zagļa. Tātad šajā kontekstā nozagt var tikt dvēsele un mūžīgā dzīvība. Un nav vērts sūtīt citu, lai ieiet manā vietā, un nav vērts novilcināties. Jo Lūkas evaņģēlijā mēs lasījām, Jēzus saka, cīnieties, ieiet. Un tas ir tas svētais karš, par ko 2000. gadu sākumā bija daudz un dažādu runu. Tika izsaukts pat arābeiskais izteiksmes apzīmējums svētajam karam, kas saucās džihāds. Un jā, un tagad sāksies svētais karš, un tad būs svētais karš, un vēl kaut kas. Nē, svētais karš ir katram ar savu raksturu. Un tas ir tas, kas mums visvairāk liek vilcināties, vai mēģināt panākt, ka cits manā vietā padara manu darbiņu. Es aiziešu uz baznīcu. Es iedošu aizlūgumu, lai aizlūdzu par mani. Es samaksāšu kādu naudiņu. Aizlūgs un viss būs labi. Nē, nebūs labi. Pat jau uz mirkli šķiet, ka ir labi. Tas neatrisina mūžību. Tas atrisina tikai to, lai man labi klātos tagad, un man ir pilnīgi vienalga, kas būs pēc tam. Nē, tas neatrisina mūžību. Pirmie un pēdējie. Kāpēc pēdējie un kāpēc pirmie? Primāri Jēzus šo līdzību stāsta saviem laika biedriem un ebrejiem, izredzētai tautai. Līdz ar ko tiek norādīts uz šo izredzētības statusu, uz kuru paļaujas ebreji. Mēs esam. Taču šodien mēs redzam klasiski to pašu aspektu un smagā izteiksmē visā kristīgajā baznīcā, visās konfesijās. Mēs esam vienīgie pareizie, mums ir debesu valstības atslēgas. It kā joks stāsta par to, ka Mārtiņš Luters atņēma pāvestam tās atslēgas, kas viņam bija no debesu valstības. Jo pāvests visu laiku paziņoja, ka viņam ir debesu valstības atslēgas. Un tad, kad Luters taisīja reformāciju, viņš jau negribēja taisīt jaunu baznīcu, viņš vienkārši vēlējās reformēt esošo. Tad sanāca, ka tās atslēgas tika atņemtas pāvestam, kas sukcesijas ceļā ir nākušas no paša Pētera. Un tad, kad nomirst viens no pāvestiem, tad viņš nonāk pie debesīm un plosās pie durvīm un mēģina to atslēgu dabūt iekšā un atslēgt durvis. Un nekā nesanāk. Un atnāk Pēters un saka, ko tu te plosies, ko tu te lauzies? Viņš saka, kā es esmu pāvests, man ir debesu valstības atslēgas. Viņš saka, piedod, pirms tevis te bija tāds vīrs Mārtiņš, viņš nomainīs slēdzeni. Un mums tas daļai liekas joks, bet patiesībā tā ir patiesība, ka debesu valstības atslēgas ir dotas mums katram, jo savādāk mēs nevaram saprast, kurš ir tas īstais, kuram ir tās atslēgas. Neskaitot pareizticīgo patriarhus, ir vismazam kad 8 bez Franciska Romas katoļu pāvesti. Tad kuram no viņiem ir tās atslēgas? Ir Latīņu rita pāvests, ir Romas pāvests, ir Grieķu rita pāvests un ir vēl 5 ritu pāvesti. Tagad ir arī Ukraiņiem pašiem savs baznīcas vadītājs. Kuram ir tās atslēgas? Mateja 16. nodaļā mēs lasām, ka mums, kā draudzei, ir dotas šīs atslēgas. Un tas nav tikai pilsētai, tas ir katrai draudzei. Un tas ir tas brīdis, kad mēs varam saistīt kādus un varam atraisīt. Un tā nav tāda pašpaaugstināšanās, bet tā ir pazemības pilna kalpošana. Citkārt bērni nevar saprast, kāpēc tēvi sitās kotletēs dēļ viņiem.
Tieši tāpēc, ka redz ar skaidriem pavadieniem, kā bērnu dzīve attālinās no mūžības. Pagājušajā sestdienā, vienā dienā, vai tas bija sestdienā, es sastapu vienu no mūsu bijušajiem brāļiem uz ielas. Mēs runājam pāris mirkļus ar viņu. Un es saku, kā tev dzīvē sokās? Viņš saka, kā tad var veikties, ja visapkārt ir vien neticīgie, bezdievi? Tas jautājums ir, kāpēc tu tā saki? Tā ir. Tur sieva ir bezdievs, un bērni ir bezdievi, un visi vienīgi bezdievi. Tas var radīt pārākuma sajūtu, ka es esmu vienīgais izredzētais, vai tas var radīt sāpes. Un ja sāp, tad kliedz. Jo ne visiem ir zems sāpju slieksnis, kas sāpes var paciest, nekliedzot, nestanot, nevaidot. Un citkārt pat pie daudz mazākām sāpēm izlaužās kaut kādi stenieni un vaidi. Jēzus stāsta šo līdzību ebrejiem. Viņiem šķiet, ka viņi ir pirmie un viņi ir bijuši pirmie, bet viņš saka, ka viņi būs pēdējie. Jo tad, kad visu tautu pilnība būs iegājusi pilnībā, tad nāks atlikums no izredzētās tautas. To saka raksti. Un pilnība ir tas cipars, kuru zina Dievs. Mēs esam pareizā kopiena, mums ir pareizā liturģija un pareizie vārdi. Un šeit ir stop. Ir tikai viens durvis. Un tas ir glābšanas nopelns, ko pasniedz Dievs Jēzu. Ticība Jēzum kā apsolītiem glābējiem un šķīstīšana viņa izlietajās asinīs ir tā ikdienišķā cīņa. Nevis izteiksme, piedod man, esi man žēlīgs, bet gan aba palīdz man mainīties, manu raksturu pilnveidot, manu redzi uzlabot, nevis fizisko, bet garīgo. Un tā tālāk. Ir vienkārši savārīt putru un uzticēt Dievam, lai to izstrebi. Ir ļoti cilvēcīgi aizvērt acis uz mūžu, rūgtuma un destrukcijas pārņemtam, lai Dievs visu atrisina un mani ieved mūžībā caur pareizajiem vārdiem. Mācekļi vēlējās šos pareizos vārdus. Jēzus teica, nav tādu. Nav. Šeit sākās sēšana un pļaušana notiks tur mūžībā. Galatiešiem 6, 7, 8. Nepievilieties, Dievs nekļūs par apsmieklu, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Kas sēj savā miesā, tas no miesas pļaus postu, bet kas sēj garā, no gara pļaus mūžīgo dzīvību. Kas paļaujās uz miesas spēku, kas paļaujās uz savu varēšanu, uz to, kas es esmu, jeb kas paļaujās uz cilvēkiem, tas mūžībā atklāsies. Kas paļaujās uz Dievu, tas būs redzams. Pagājušajā svētdienā, krietnu laiku pēc dievkalpojuma, izvērsās diskusija. Tad, kad visi bija pēduši svētdienas gardo zupu un citus kārumus, tad izvērsās diskusija par nāvi. Un jautājums, vai tev ir bail mirt, vai tev nav bail mirt? Un kāds teica, man nav. Kāds cits teica, es īsti par to neesmu domājis. Vēl kāds teica, vienīgais, ko negribētos, ka tā aiziešana atnāk ar mokām un grūtībām pirms tam. Un katram bija savi kādi izteiksmes līdzekļi. Bet šeit parādās pēc šīs raksturvietas tas, kā tu esi sējis, jo
aizmigšana, nāve, lai kā mēs to sauktu, dažādā veidā norāda uz to, kā mēs esam sējuši. Un sēšana miesā ir, es daru to, ko es gribu. Es daru to, kas man rada labpatiku, jeb labsajūtu. Sēšana garā ir, es vispirms runāju ar Dievu. Es esmu ciešā saiknē ar Dievu, un es spīdu kā zvaigzne, kā mirdzu kā zvaigzne. Es zinu, ka vārds mirdzēt vairs nav labi, ja te nesen uz trolejbusiem un tramvajiem bija kaut kāda dīvaina reklāma par to mirdzēšanu. Bet jebkurā gadījumā mums ir viena mirdzēšana, vai mēs mirdzam kā rīta zvaigznes atspulgs vai nē. Vai tā ir mūsu cīņa vai nē. Vai mēs cīnāmies par to, lai manas vēlmes tiek piepildītas, lai mana griba īstenojās. Vai mēs cīnāmies par to, lai glābšana ir tas jautājums, kuram mēs it kā nepieskaramies savā ikdienā, bet mēs saprotam, ka daļēji tas ir atkarīgs no manas cīņas. Daļēji. Es nevaru paļauties tikai uz savu cīņu, bet daļēji tas ir atkarīgs nevis no paviršības. Un mēdz būt izteikta paviršība, jo mums ir daudz dēļ kā skriet un maz, kad mēs ticam un mīlam. Jo arī tas skrējiens ir stāsts par mani. Es gribu justies konkrēti tā. Es gribu, lai mani redz. Mēs esam ļoti antropocentriskā laikā. Jūs sakat, kāpēc notiek dažādi minoritāšu uzstāšanās? Tāpēc, ka visa centrā ir cilvēks. Un visa centrā ir stāsts nevis par to, ka cilvēkam ir jāmainās, bet visiem apkārtējiem ir jāmainās. Tieši to pašu sērgu jūs vazājat iekšā baznīcā, ka visiem ir jākļūst tā domājošiem, kā domājat jūs, nevis tā, kā tas ir bijis gadu gadiem, nevis tā, kā to Bībele atklāja. Nē. Kaspars Dimiters jau sen atpakaļ dziedāja pagājušā gadsimta noslēgumā. Mans draugs demokrātiski pārveidojies, grib, lai Dievs viņu lūdz. Nē, Dievs nepārveidosies līdz pat pēdējam šīs pasaules apgriezienam. Dievs nepārveidosies. Mums ir jāpārveidojās viņa līdzībā. Mums. Un tikai mums. Un tad varēs skanēt pilnīga atbrīvoto dziesma. Tad, kad mēs pārveidojamies. Visi kopā dziedam slāva, slāva, aleluja vien tev. Dziedam slāva, slāva, aleluja vien tev. Visi kopā dziedam slāva, slāva, aleluja vien tev. Šī ir atbrīvoto dziesma, kas no līdzinojumiem Āfrikā skan. Šī ir apžēloto dziesma, cauri Amazonas lietiem tā skan. Un šī ir Āzijas
mīlestības dziesmā, svētās uns piepildītā. Katra cilts, katra mēle un tautā, mīlestības dziesmu dzied. Visi kopā dziedam slāva, slāva, aleluja vien tev. 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 Lai tā paceļas pār vēju, ar debes skaņām saplūstot. Atbalsojas katedrāļu torņos un pagrīdes uzticīgajos. No visām dziesmām, kas ir izdziedātas, vien dažām lemts ir pastāvēt. No tūkstošu smaiļu zvanu skaņām, neviena neskan patiesāk par šo. Visi kopā dziedam slāva, slāva, aleluja vien tev. Visi kopā dziedam slāva, slāva, aleluja vien tev. Oh, visi kopā dziedam slāva, slāva, aleluja vien tev. Visi kopā dziedam slāva, slāva, aleluja vien tev. Un visi tumsības spēki dreb no tā, ko tie dzina. Jo visi tumsības spēki neviena vārda nespēj dzēst. Un visi tumsības spēki dreb no tā, ko tie dzina. Visi tumsības spēki nespēj dzēst. Un visi kopā dziedam slāva, slāva, aleluja vien tev. 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 Un šajā brīdī svētīsim viens otru. Kungs tevi svētī un tevi pasargā. Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Kungs uzlūko tevi ar labpatiku un dod tev savu mieru. Āmen. Es gribētu šajā brīdī, protams, teikt silti un mīļi sveicēt viens otru, bet ievērojot